Nu, Regnār, pastāsti, ko tu darīsi? Ko mēs darīsim? Mēs braucam. Uz kurien mēs laidīsim? Piedzīvojumā. Nu, pa pļavām? Pa nakti, vai ne? Jā. Ārā ir pilnīgi tumsa, ja? Jā. Nu, uzgāzē. Ohohoho. Rūts ļoti traki, ne? Izaicinoši. Un kas te mums ir? Te mums guļ viens. Laikam ballējies baigi ir. Bet mēs sūda, mēs te šito vāciņu noņemsim nost, ielīdīsim, paskatīsimies, kas tur ir, jo mums ir šitādas frikcijas diski. Mēs vēl nezinām, vai viņi der, bet nu, Gan jau, ka derēs, viņiem nav citu variantu. Ka Ziemassvētku krūķis ir bijis. Ziemassvētku krūķis visu zina, tāpēc visam ir jādara. Jā, motomānija parūpējās, rūķim nodeva pareizos kodus. Tā kā skatīsimies, vai vajadzēs viņiem sūtīt atpakaļ uz to ziemeņu polu vai ko. Bet nu mēs viņam gribam šodien šim te dampim dabūt dzīvību atpakaļ un laidīsim mežos. Uzliksim mēs kaut ko, mēs uzliksim droši vien kādu šitādu te naglu. Apaļi jau viņi ir, bet tur vēl viena ir. Jā. Tā kā starp citu, ja kādam gribās kas viņš skaitās? LC4, ja? LC4, ja? Jā. Kroči šito var nopirkt. Ja kādam interesē, mož kāds redzēs pēkšņi un sadzirdēs. Un, tā kā viņu var nopirkt, droši varat atrakstīt. Kādam varbūt tāds gribās priekš kolekcijas. Starp citu, viņam ir, tas ir Jonas Amocis. Paula Jonas Amocis. Redzat? 2. gada Super Competition versijā limitētā. Kas tur ir tā sāsti? Viņš ir limitētā versijā Super Competitionā viņš ir. Viņi nav daudz tādu variantu, viņš speciāli 2002. gadā tika ražots supermoto trasēm. Līdz ar to viņam ir atvieglots un forsēts dzinējs ar karburātoru jaudīgāk no rūpnīcas un bez startera viņš ir. Atvieglots motors. Jā, nu te viss ir savās vietās, tā kā loķi. Nu ir jāpieliek roka kaut kāda. Jā, bet reku šodien te ir ar visām lietām gudrajām. Bet, nu, es saku, te reku Pauls Jonas ir gāzis. Viņš to moci ir pieslīpējis, tur visu sadarījis, lai būtu vajadzīgie zirgi. Ķēde arī vēl ir palikusi oriģinālā. Tā kā normāli, nekas reko viņam nav darīts. Nemazgāts motors, pilnīgi viss tā kā vajag. Nu, braukts pa mežiem, pa ceļiem, riepas pareizās. Oriģinālais KTM Max. Te parasti daudz naudas iekšā stāv. Nu tālūk, jā. Te mēs tūlītās ieskrūvēsim skrūvi un mauksim mēs dzīvē. Ieslēgsim laternas šīs te laikam. Reku jau ir normāli akmeņi dabūjuši. Nu, ir dabūjis bietē bišķiņ. Regnārs jau ir, Regnārs guļ jau pēc lielās balles, jā? Nu, davai. Mēs braucam? Jā. Davai, braucam. Mēs braucam. Jā. Kubre tarakāni izlīduši ārā beidzot, vai ne? Bet tā kā atliesīt bāku vaļā, es nemāku. Vot sanāca. Tas ir divtakniekam droši vien domāts. Bet nu pohuj apēdīs tā padās. Kā līst viss garā. Šļak. Kā šķils pēc tam liesmiņu klāt. Tā, jā, vakar notestējām sajūgas strādā šodien vajag funciklē, jā. Praksē vajag bišķiņ šodien paņemt. Jā? Paņemts kārtīgi šodien. Aizbrauks jaunu kalnu. Jā, lapas nokritušas, sūnas visas ir izdegušas, tagad vajag pastīties kādu jaunu kalnu. Kaut kādu jaunu trajektoriju atrast, kaut ko iebraukt, kamēr sūna vēl nav. Jā. Aktīvi. Nu tā, tikām līdz mežiņam, pa ceļam nosalām, bet tas viss sīkos. Kas ir, sajūgs beidzās?
Viņa te naķūnēja sajūgu, nevar tagad pie viņa pierast. Tik mīkst uztaisīja, ka liekas, ka tur viss ir beidzis. Nu, re, dipu dapu. Tur kļūdiņa bija, vajadzēja tur čuču, zin kā. Riepa un apavi. Es tāds pats, bet nenokritu. Tā ir grūtākā vieta. Viņš nāk. A to ar kuru? A to ar kuru ātrumu? Nu, ar pirmo. Pirmo. Un līdz galam tikai zāģē, lai tas sajūgs nav jāspaida. Iedavām gudrus padomus. Tos ar pirmo, kā viņš ieliks. Griez vaļā. Davai. Nu jā, višķiņi vairāk uz priekšu būtu apsēdies, būtu izvilks. Meklējām kaut kādas vietas, bet nu, iepērāmies kaut kādam. Tā raiva augšā ir. Tinamies mēs tālāk. Zāķis, balts. Jā, ir noķertiņš. Paņēma ķoru. Sabradājušas mūsu taku. Nevar vairs izbraukt. Ūdens kaut kā. Jopsik. Kaut kas tur bija. Kāds. Arī kaut kas ir dziļāks palicis. Nekā tāda. Vismaz man tā izskatās. Revo, kūp. Normāli. Skroči nesaprotu, kur Raivo pazudza, viņš vienkārši pa mežu vīlē. Savu maršrutu izdomāja. Viņš parādās.
Somnis. Bišķiņ pietrūka viņu dabūt pāri. Tur vot tik pietrūka. Jā. Tev vajadzēja tā uztaisīt to. Vajag vēlreiz pamēģināt. Bet tur vajag dabūt pāri motoru un tad ir viss čotka. Viņš pats pārkrīt pāri. Jā, kā šodien sajūgs strādā. Tas piederās pie lietas. Viņš jāpazāģē, ja ir. Te vajadzēja bišķiņi rikot. Nu atkal iedūrās ar motoru. Es ar to stūri visu laiku pisot. Nu tu iedūries ar motoru. Nu davai, nav ko jākstīties, braucam. Aha! Redz, ka var. Plūdi sākušies. Palu laiki. Bet tāpēc viņš mani nolika pie zemes. Navigātoru tulītās savu Garmin pulksteni iestādīja. Nē, viņam bija tas Apple Watch. O jā, ir taciņa. Reku tak. Esam nonākuši līdz labākajai vietai. Līdz labākajai vietai un skatīšos, tur var tikt. Vai nevar tur tikt. Mēs varam mēģināt par šito vispār ceļu mēģināt tā gar maliņu kaut kā līst. Nemaz tur iekšā. Līdz kamēr ir bijis braucams, jā, nu, pa maliņu. Vai braucam caur šito mežu. Ja kas mežā sāks līdz iekšā, nu? Tad būs kaut kur beigās upe. Nu, rādīs ceļu. Nu, var kaut ko mēģināt. Šeit tad jau kā rupšiem arī jāuzvedās. Te jau var braukt. Te jau var Te jau visur var braukt. Pa lielam jau var braukt, galvenais nelīst kaut kādā šitādā.
liekas, ka te ir jātinās prom no šajien. Kur var? Iebrauksim. O, kas ir? Tā arī vajag, ja? Nu, jā. No, brauksim. Galvenais otro līdz galam, tā ka nē, un karoži būs labi. Ha, tu tas sadirsa tikko. Kā paveicās, bet saņēmās. Principā jau likās, ka nebūs. Nē, ka var šo to patīrīt vēl. Vai apstās kā vēl atlikās vīlais. Nu jā, mēs dzirdējām, redzējām. Jā, jā. Es redzēju, jā, ka tu palaidi viņu stūri līka, ne? Nē. Viņš viegli tā nozemējās, jā? Nē, viņš uz stūris piezemējās, bet... Kājām gaisā, jā? Jā. Šitā te. Jā. Es tik skatos, iet, es jau rādu paļu babu tulītās būs. Man jau es sapratu to, ka ja es braukšu, es neuzmanīju. Bet tu tur bišķi sapipeļojies, bet, bija jau labi. Bet tāpatās, nu, jā? Arī sliktāk. Varēja būt sliktāk, jā. Jā, galvenais, lai stūri izdzīvoja, ne? Jā. Jā, tu jau redzēs braukāt. Ko, laidīs vēl? Nu, jā. Nu? Vai to varētu? Ļoti varētu vēl vīlē augstāk.
kā lauž? Nu, ko tu lauži, no? A, kāpēc tu? A, kas tev, vai tu nepietika? Pieskrējiena nav un uzreiz kaut kāds samuts. Sākums nesanāca. No, bet klusi izklausījās, cerams, ka nesalauzu atkal. Nē, viss čotka. Kaut kā šitas man nepatīk kaut. Šitas tāds bija kaut kāds dīvains. Nav ieskrējiena. Izzāģēts viss. Oi, pirmais ātrums. Nu jā. Kāda atšķirība bija. Te kāds nopļāvis zāli priekš mums te visi attīrīts.
Paskaties, ko viņš te ir sabūvējis. Jā, vai ne? Apkārt paskaties sev robežu, karoči izrats. Bet... Un tur ir atbraucamais. Jā. Galvenais, nu jā, tupiks pie mājas, tipā, un te ir apveceļš. Ne, baigi, viņš te ir kopis. Kaudzīta normāls attaisīta, te ir ģimene dzīvo kaut kāda. Viņš te gatavs ir pārziemot. Viņš ir ļoti gatavs. Pasties dzelzceļš blakām, visa infrastruktūra. Jā, var, karoči, vagonā iemest kaut ko vai ielikt un paņemt. Aļķis viņam atved šeit. Nu, izver tur šķēmbu. Nu, jā. Skaista daba, laiks vienkārši. Svaigs gaiss. Jā, svaigs gaiss svaigs. Tur vajadzēs uzbraukt kalnā, pasēdēt, padzert ūdeni. Māte daba. Skaisti ļoti. Laiks arī nav nevainas īstenībā. Deg ar maliņu. No, tur ir... Tur koki augšā, zin kā? Ļoti labi. No. Jā. Kaut tur liepa būtu labāka, paļubamu varētu ar sajūgu uzšaut augšā. Te tikai sēžot!
nost, vajag tikai gāzē. Jā, tieši tā. Ko tu vārties? Tev uzmanīgi, veici. Un esam augšā. Nu jā, pagnaļi pa pretējo.
ieradījās. Kaut kur te. Zāģējam. Dziļš, jā? Tā, kas te tagad būs? Te man tā kā gandrīz pāri ragiem.